Paldies visiem! Paldies, ka ieradāties! Būtībā es gribētu visu to sadalīt divās daļās. Sākums daļas būs patīkams, otrā būs patīkamāk. No sākuma nedaudz ieskatīsimies nākošajā sezonā, kas mums ir gaidāms, uz ko mums jāgatavojas, uz ko mums jākrāj nauda un jātaisa tehnika. Un pēc tam, protams, arī par pagājušo, jau pagājušo sezonu runāsim, tas būs vairāk gan saistīts jau ar nopelnīto balvu saņemšanu. Īsumā par nākošo sezonu runājot. Tā. Par nākošo sezonu runājot. Pa lielam tātad gan zelta mopēdā, gan skūteros, gan retro, tātad šis plašs sadalījums acīmredzot paliks nemainīgs, nekas tur īpaši nebūs. Ar nolikumiem, tiem 4. gada nolikumiem, es domāju, burtiski nākšā nedēļā varēs iepazīties jau publiski, gan mājaslapā Laimes F, gan Mazmoto lapās. Tātad es aizsūtīšu arī uz Daugavpili atsevišķi gan zelta mopēdu, gan skūteriem, gan retro klasē šo nolikumu versiju. Tīri redakcionāli, es domāju, protams, pārēju uz eiro arī satīt. Jā, tātad ir liceņuši tēms. Tehniskajā ziņā, es domāju, uz nākošo gadu par zelta mopēdu runājot, droši vien nekas nav jāmaina. Izskatās, tur viss ļoti sakarīgi. Es runāju arī ar Kārno šeit aizvakar, kāpēc mums cross mopēdu no šosejas trasēm. Viņiem arī tur kaut kā nedaudz tā kā aizgājis ir mazumā, bet iespēja robežās es apsolu uztaisīt biķenikās kādu cross sacensību, tad viņi noteikti atbrauc. Tātad par cenām mēs neko īpaši nemainām, būtībā visu pāriet uz eiro uz nākšo gadu. Tā būs 15 eiro gadu licenis un 7 eiro būs vienreizējās. Attiecībā par apdrošināšanu šobrīd federācijā tiek slēgts līgums, ja tiek mēģināt noslēgt līgumu ar kādu no brokeru tāda aģentūrām, bet tātad no manas puses bija ierosinājums un tas tika arī atbalstīts tātad skūteriem, zelta mopēdam un retro klasē atstāt šo minimālo apdrošināšanas summu 500 latus, nozīmē reāli kaut kādu 18 latu. Tagadējā naudā būtu jāmaksā, tātad to saglabāt, jo attiecībā uz motociklu lielo klasēm, teiksim, šis līmenis tiek pacelts, tātad uz 1000 acīmredzot minimālais. Tas nav arī kaut kā 25-24 lati. Tas arī saistīts ar to, ka tomēr tā apdrošināšana viņai maz pievērš uzmanību līdz tam brīdim, kamēr kaut kas nenotiek. Šī sezonā tātad lielajā sportā ir pietiekami daudz bieži gadījumi, kur varbūt nepareizi, neprecīzi ir par mazu apdrošināšanu bijusi, un tātad ir bijuši diezgan liela izdevuma, tur pat federācija kaut ko ir segusi. Tā kā par šo apdrošināšanu es lūdzu padomāt arī visiem saņemot licenis, tātad tas nav joks, ir īpaši mūsdienās šobrīd, šie jautājumi viss sāk maksāt, tagad neviens vairs negrib pavēlt neko vairs, pat pārsiet īsti neviens negrib. Tātad, ja zelta mopēdas skūteros arī atcīmredzot nekas nemainīsies tīri tehniskā ziņā. Retro motociklu klasē ir priekšlikums šo sacīkšu retro klasu papildināt vēl arī ar ceļu motocikliem 125-niekiem, varbūt pat līdz 250 divtakniekiem un 2-cilindru 500-niekiem. Tie būtu 4 dzinēji. Tātad tie nebūtu īsti vēl superbaiki, tātad 4-cilindri, kas ir stiprāk, bet piešķirt sacensībām kaut kādu arī vēl dinamiku un kaut kāds dalībnieks arī būtu vairāk. Arī organizatoriem būtu labāk no tā, jo šis labi iedomātais mērķis par tiem sacīkšu vecajiem motocikliem, ir pilnīgi skaidrs, ka mēs vēl kādus 2, varbūt vēl 3 varam dabūt ejošus uz trases, īstos sacīkšu motociklus vairāk viņi nebūs Latvijā. Nav, pārējie visi ir šeit. Tā kā, to otru klasu mums bišķi vajag kaut kā pacelt un skatoties kaut vai, es reklāmu, tātad pilna reklāma ir ar šiem aprīlijām 125-niekiem, īsti nav skaidrs, kur viņi brauc, jo biķiniekos mēs viņus neredzam, treniņos mēs viņus neredzam, uz ielām īsti arī mēs šeit Rīgā neredzam, tātad viņi visu kaut kur laukos, bet pilna reklāma ir, ka džīvs tur ir aprīlīs, tā kā ir jādod iespēja arī viņiem braukt un tur
būtu ļoti caurmāk, tur ar viņiem sākt braukt. Tāpēc, ka sacensību kalendārs, tātad, nu, ir vairāk nekā iespējams. Tātad, tradicionāli mums ir pirmais mājas biķerniekos. Es ceru arī saņemt tādu pašu CSDD atbalstu, kā tas ir bijis iepriekš. Tātad atkal padarīt pirmo māju par tādu kārtīgu festivālu. Tātad mums ir 3-3-3 klasē mājā arī datums aizsats, kas par 11. ja nemaldos, ja? Tālāk ir joprojām 7. jūnijas Daugavpils, 12. jūlijas Smiltene, 9. augusts Jelgava. Tie datumi, kas ir jau par 90% zināt, tālāk mums joprojām ir neapgūts tātad teritorijas Kandavā. Visi grib izbraukt Kandavu. Par Kandavu runājot, tātad arī tur ir runa tiešām par datumiem, ir uzņemti kontakti arī šobrīd ar Kandavas kartodromu vadību, un tur pa lielam īstenībā, vai mēs varam tikai jautājums, varam samaksāt, un vai šie datumi mums sakrīt iespējami. Tātad, jo tur diezgan pozitīvi bija attieksme par to, ka šeit ir runa par skūtriem, par zelta mopēdu, ka tur nav par lieliem motocikliem, kas, kā zināms, rada lielāku troksni, nu tā ļoti vienkārši. Visu laikam par to Kandavas jautājumu zina to vēsturi, kas tur ir pašlaik, ka tur tā problēma ir tas troksnis tur blakus esošajās mājās, un tāpēc, nu, tiklīdz saka motocikli, es par retroplasmanu tā noklusēt izskrēt, jo tā kā, ja tomēr man nāksies, tad to kā klusāk motociklu arī padarīt. Bet tātad, nu, iespēja Kandavā būt braukt, jo asfalts tur ir ideāls, un tiešām tur var būt baudu braukšot, pat ar mopēdiem. Un arī Madona paliek zem jautājumu zīmes, tātad ir 2 supermotoru sacensības Madonā ieplānots jautājums, kurā no tiem datumiem mēs piedalīsimies. Tā kā, nu, es domāju, ka vēl plašāk izvērst, laikam sezonu nav jēgas, jo ir vēl vismaz 1 vai 3 posmi, kuros vai tā ir retroklasa, vai tie skūteri vai zelta mopēds varētu braukt reizi ar lieliem močiem biķerniekiem. Par biķerniekiem runājot, tātad. Par biķerniekiem runājot ir sastādīts arī lielās motošosejas kalendārs, bet ir atklāts jautājums par biķerniekos ieplānoto starp finiša taisnes rekonstrukciju. Tātad šī rekonstrukcija, ja viņa būs, par to zināsim, diemžēl tikai martā, tātad arī martā mēs zināsim, vai mēs līdz augustam vispār biķerniekos tiekam iekšā. Jā. Tātad treniņi iespējams motāpi rīkotie notiks, protams, pa mazo apli tātad izslēgot šo starp finiša taisni. Kartodroms paliek zem jautājumu, to mēs zināsim martā, tā kā, teiksim, tos posmus, kas būs kopā ar lielajiem močiem, pašlaik mēs liksim zem jautājumu zīmes. Tātad, kas vēl? Nu jā, tātad par tiem nolikumiem, jā, viņi būs mājaslapās publicēt, tā kā tur droši vien līdz kaut kādam 31. decembrim tā virtuāli mēs uzliksim termiņu, kad kaut kāds priekšlikums, ja kaut ko grib pamainīt vai izmainīt, ja ir kādi ierosinājumi, kādu punktu traktējumā, tad to droši varēs sūtīt. Nu, tā īstumā arī viss ir par nākošo sezonu. Tā kā braukt būs kur. Galvenais, lai būtu ar ko braukt. Un šeit, protams, atklāt jautājums paliek zelta mopādā, vai Ķīnas šie motori arī kaut kur varētu tikt pielaist. Nu, tādu man jautājumi vienkārši bijuši uzdot. Nu, to droši vien vai kaut kā varbūt padiskutēt. Nu, es gan neredzu pārāk šobrīd tādu milzīgu rindu ar Ķīnas mopādiem, ja ir pietiekami daudz vēl, kaut taču ir pietiekami daudz vēl. Nu, jā, atbrauc, jā, bet pie kolēgām kaut kādā nelaušās. Nu, arī īstenībā jāgada nākošajā sezonā vairāk pievērsīsimies arī tehnikas kontrolei. Droši vien, ka jau 1. maijā visiem atvērsim. Tā vajadzētu darīt. Lai viss sezona miers ir. Sacensībām par sacensībām ar sacensību formāts arī palika līdzšinējies, kaut kā priekšlikumi pāriet uz vienu braucienu formātu, bet iespējams atsevišķās sacensībās mēs pāriesim būt tā kā līdzīgi kā krosā, brauciens iet kaut kādu noteiktu laiku, un tur būs 1 vai 2 apļi. Nu, lai nav tā, ka, teiksim, sporta klasē mums līderis tos 15 apļus nobrauc, un tas 3. piemēram, ir 2 tikai nobrauc. Nu, tad 15 minūtes jābrauc. Nu, apmēram kaut kā tā.
Bet to atstāsimies organizātoru ziņā, teiksim, mēs noteiksim nolikumā, ka varbūt vai no tā vai tā. Nu, atkarībā no trases, varbūt no pieteikšos dalībnieku skaita. Šorīt ļoti labi strādāšu iepriekšējā pieteikšanās arī, nu, kaut kas par mājas laptā, tad var prognozēt, kas būs, kas nebūs. Var pastīties, vai tas, ko sacenšamies. Atstāsim arī laikam, attiecināsim uz visām klasēm nolikumā punktu par pusi no punktiem, ja klasē ir mazāk par 5 dalībniekiem. Šogad, ja nemaldos, sporta klasē, tas izmainīja vietu secību pirmajā trīniekā. Tātad to atstāsimies, attiecināsim arī uz retro klasi, tā lai nebūtu galīgi, ka, nu, mazāk apmeklētās klasēs, tur viss izšķās pirmajos 3 posmos, tātad, vai kaut kāda intriga saglabājas līdz beigām. Nu, laikam, pa lielam arī viss, jā. Pa lielam arī viss, Nikolais arī gribētu kaut ko. Tas bija labas ziņas. Tas bija interesanti, labas ziņas. Būs ir tādām, man būtu pasliktākām ziņām, būs ir pamanāt. Ja? Nākamgad mēģiniet pievērst vairāk uzmanības pa ekipējumu, kas ir, nu, izlaiduma gads, ražošanas gads, un tāpēc, ka visas traumas, ko visi motosporti bija dabūjuši, tad pārstāvē bija ne tikai traumas dēļ, bet tas bija ekipējums arī bija, teiksim, paši skatieties uz savu drošību, ja? Lai mums nav jākontrolē pēc tā, kad jau kaut kas ir noticis. Ja? Mēģiniet ar to pievērst uzmanību savai drošībai personībai. Tas attiecas arī uz retro klasi arī. Ļoti liela nozīme, jā. Mēģiniet savu ekipējumu, nu, tas ir mugurkauls un gala neapstējas. Tas ir kurš atpatieks, jā. Tas būs primārais, jā. Teiksim, mums pa tehniku arī. Mēģiniet sakārtot tagad jūs ar dienu priekšā, lai nebūtu nekādas, teiksim, tehniskas problēmas pēc tam sezonā vidu, un dēļ tam jūs varat, teiksim, arī ietekmēt uz savu drošību, jā. Un tagad vēl ir tāds interesants, nu, tie, ka uz tālpē uz stendā, redzēt, tas ir šī gada Latvijas čempiona motocikls. Tas ir ieguvējs. Ja? Un te ir viens tāds lielais raksts. No 99. līdz 2003. gadā viņš brauc skuteros. Ja? Tad jautājums. Skuteri jau pārpa 10 gadi darbojas. Tas attiecas tikai uz skuteris. Jautājums tāds. 10 gadi notiek skuteris. Ja es pateikšu pacelšu vēsturi par zelta mopedu un pateiktu, cik zelta mopedu iedeva mums Latvijas čempionāts vēsturi. Praktiski katrs motosportists, kas brauc pēc tam ar motociklu, viņš ir no zelta mopedu izaugs. Tad jautājums jums, kāpēc jūs nedodiet neviens Latvijas čempions? Jums nav neviena sporta meistara, jums nav neviena kandidāta. Saprotiet, tāpēc, ka es runāju ar kārtingistiem, visi kārtingisti, kas nodarbojas ar kārtingiem, viņi grib braukt ar automašīnām, viņi grib braukt ar formulām pēc tā. Ja? Tāpēc jūs, kad brauc par skuteriem, negrib braukt tālāk. Tāpēc, ka iespējas ir ļoti daudz, mums ir daudz motoklubu, kur ir tehnika, kur tehnika vienkārši stāv ar gadiem. Tāpēc, ka tie, kas brauc uz rezultātu, viņi tiek pie jaunas tehnikas, jā, un tā tehnika, kas maksā krietni lētāk par skuteriem, jā, viņa stāv. Vienkārši, ja jūs paši to nedarīsiet, tad tas ir jums piemērs, viņš to izdarīja. Jā. Viņam ir sponsori, viņam ir nauda, viņam ir tituli, viņam visi ir. Rekur ceļš, ko cilvēks ir izgājis. Jā, jums arī tāda paša iespēja, padomājiet par to. Pēc, ka savādāk tas ir regress. Pēc, ka visi grib tikt uz augšu, nevis uz leju, vai stāvot uz vietas. Tas ir tāda informācija uz nākošo sezonu, nu, tas ir tieši pa jauniem cilvēkiem, lai domātu, ko viņi dara, pēc kā attīstīties, un pēc kā, teiksim, pēc kā mēs visi domājam, ka tomēr savā dzīvē uzlabos kaut kas rezultāts, kaut ko pozitīvu, kaut ko augu. Jā, tā kā ideja, rezultāts, nu arī mēģiniet arī to pašu sasniegt, to pašu darīt. Veiksmīgs stāvs, un tagad noticis pie atkal patikāmā. Tā kā kamēr visi arī domā, kā tikt pie šādiem motocikliem, uz nākšo sezonu jau mēs ar bažām jau gaidām dalībnieku pieplūdumu Latvijas čempionātā motošosejā, jo to, ka braukt māk, nu, šeit viss klāts, tas ir pilnīgi skaidrs, es domāju, it īpaši tad arī skatoties arī skūteri plašu brauciens, nu, tātad esot klāt, ka, nu, ir uzaicināti, labi, varbūt man vai Nikolājam, varbūt jums jau liekas, nu, viss tā diezgan jau pierasts, tad
tad tie, kas ir uzaicināti īpaši no CDD puses, cilvēki, kas pirmo reizi varbūt ir bijuši bikiniegos, nu, teiksim, jebkurā gadījumā no skūtera braucieniem ļoti iespaidīgi jauni teātri un pašlaik tā tehnika, braukšanas tehnika ir pietiekami izkopta, tā kā, nu, es domāju, tā pārēja uz kaut ko lielāku, nu, nav tālu jāgaida, un vienkārši tiešām tas ir tāds, varbūt, gribēšanas jautājums. Motivācija. Bet pāriesim pie vismazākā, es negribu teikt vislēnākā, bet pie tādas lietas kā zelta mopēda, absolūti nacionāla lieta tāpat kā Kiorīns. Tātad šis zelta mopēds un Latvijas tātad zelta mopēda čempionāts. Zelta mopēda čempionāts moto šosejā. Uh, 45 standarta klasē, tā ir viens A. Jā. Pirmā vieta Jorēns Limsons. Tātad Aleksējs Puliņš otrā vieta. Dažiem kā protams, mēs varam arī kā. Jā, pilsētas protestā. Jorēns nav kurtais kāpšs. Trešā vieta Aleksandrs Platovs. Un tad mēs tādu Bet jau es viskā. Viņš jau motivēt klāt. Vismasveidīgākā zelta mopēda klasa, tik šogad ir varbūt, un par tam man aizkadrā pastāstīsiet arī, kāpēc mums nedaudz vietnātnieki ir mazāk palikuši. Tātad divātam šī 50 standarta klasa zelta mopēda čempionāts, trešā vieta Arnis Tomas. Tikai trešais, starp tik, vai ne? Tā jābūt. Protams. Jānis Zēle otrā vieta. Vēl ātrāk par Arti bijis arī Dmitrijs Matuks pirmā vieta. Es domāju, šajā klasē visu sezonas garumā bija pietiekami interesanti cīņi. Šie trīs ātrākie, tie viņi mums ir, bet viņiem arī blakus tur vēl ir pāris zeltēs. Arī ļoti māli nākoši šajā klasē. Vēlas mums jau iet uz leju, paskaidrs. Ceturto pakāpienu uztaisīt. Jā. Kaut kā neiet tā lietas. Tā, protams, ir arī sporta klase. Visātrākā, protams, kā jau sporta klase, tad visdārgākā un vismazāk apmeklētā, bet tāpēc nebūt nemazāk interesanta. Trešā vieta Rolands Strots. Es nepārvienu. Otrā vieta šajā sporta klasē, klasē bez ierobežojuma, open klasē, Eriks Zēle. Un pirmā vietā arī nedaudz bija
šaubas, tomēr vai varēs izvilkt pirmo vietu šajā sporta klasē. Mārtiņš Kāze. Nu, tiešām ātrākie sporta klases braucēji, galvā atceramies īstos zelta mopēdas laiks vecos, ja, tad šī sporta klase arī, protams, bija viss ātrākā un viss cieņa cilvēkiem, kas spēja arī ne tikai ar standartiem braukt, bet arī vēl samīlēt un tātad noturēt šo līmeni. Mopēdi īpaši lēnāk nav palikuši šie sporti. Tā, pāriesim pie skūteriem. Tā. Tātad sporta 50. Sporta 50 Latvijas čempionāts ar medaļu Roberts Reizes Veiss. Nav, labi. Otrais šajā sporta 50 klasē Latvijas čempionātā Eviņš Šims. Un pirmais Dmitrijs Matuks. Nākamā klase mums arī Latvijas čempionāts skūteriem, tātad sporta 73. vieta Kristofs Andersons. Armands Leitāns 2. vieta. Un ātrākais šajā sporta 70 klasē Latvijas čempionātā 2006. gadā Aivis Lotiņš. Latvijas čempionāts skūteriem Racing 70 klasē. Racing 70 klasē 3. vieta Antons Macuks. Viktors Freimans 2. vieta. Un ātrākais viss sezonas garumā pārliecinošs tātad mūsu kaimiņu valsts pārstāvs Sanders Suļbusārs. Nākošais saņemsies mūsējie šajā klasē. Tātad arī Lāmis ar Kaus īstenībā šajā retro motociklu klasē izstās īstenībā ļoti harmoniski, viss papildina arī šo zelta mopēdu un skūterus. Tātad retro sporta klasē līdz 350 kubikcentimetriem 3. vieta Mārtiņš Eiglets.
Tā, Mārcis Brīgs no 2. vieta. Un Kaspars Brīgs ne 1. vieta. Pateicoties šai klasē, mēs īstenībā tiešām, es domāju, redzējām klasē gan Kaspara sarkanās zvaigznes šo 50-nieku, gan arī viens otrs arī šoseiz motocikls tika vismaz redzēts braucams klasē, jo, mans viedoklis tāds, ka, protams, šiem satīkšu motocikliem tomēr ir jābrauc, nevis kaut kur jāmētājās, tā kā, cepuri nos tiem, kas spēja viņus atrast savu. Es domāju, arī vienkārši mūsu pašā sezonas beigās tikai Ivars Rītmans pieslēdzās ar savu tehniku. Es domāju, pietiekami konkurēt spēju. Tā kā, ja būtu visu sezonu braucis, tad kā tur vēl būtu beigās. Tātad, arī interesanti cīņas sagādāja tātad šī ielas klase līdz 350 cm. Tātad 2. vietā Daigais Štendenbergs. Es domāju, viņa cīņas ar Arni bija tāds patīkams skats visu sezonu garumā. Protams, 1. vieta Arnis Tomas. Trešā vieta mums ir tāli mēķi. Tālas uztaisīja vienu tādu interesantu, šitā sezonā bija tādā ar vienu interesantu gadījumu, ka viņš ir viens vērtējs no tiem pasaulē komentātoriem, kas komentē MotoGP. Viņam bija šogad iespēja nobraukt Lotus un tā ir pašā dienā komentēt MotoGP. Viņš pārspēja to izdarīt. Īstenībā pa lielam tavs mums ir beigušies. Tas nenozīmē, ka uzreiz jāspēj programmas, savā starpā pakomunicēt arī noteikti, kā mēs teicu, šie nolikumi jau esam būtībā jau sākuši jauno sezonu, sākot droši ar rītdienu. Tā kā paldies visiem, kas tiešām